man te lidojušie šķīvīts atlidoja. Es jums uz šī lidojušā šķīvīša piemēra tūlītās pastāstīšu par attīstības principiem svarīgiem. Un jums daudz kas saliksies arī tiem iespējams, kuri ir šādā veidā jau attīstījušies, ja, kaut kādā savā virzienā, tad jūs savādāk paskatīsieties uz visu arī citu. Saliksies pa plauktiņiem. Lūk tā. Un lidojam. Tas, ko es jums parādīju, tā ir itāļu krāsniņa priekš picas pagatavošanas. Ražots, protams, Ķīnā, bet itāļu brands, kurš ražo šādas krāsniņas, portatīvās, elektriskās, lai tu varētu mājās gatavot picu. Īpatnība tāda, ka viņai var sasniegt 400 grādu karstumu iekšpusē, ja, kas ir vitāli svarīgs, lai tu dabūtu picas tādas, kādas ir tajos restorānos, ja, tajos malkas krāsnīs pagatavotās vai speciālajos gāzes grilos. Un līdās es jums ar uz šī piemēra pastāstīšu uz picu piemēra un uz sava, tā kā šis ir mans tā kā hobijs tāds patīk, jā. Un es uz viņu piemēru jums pastāstīšu par šo principu algoritmu attīstības, kā, teiksim, tu, jebkurš cilvēks, kurš pēc šāda paša principa kaut kādā vai savā arodā, vai savā produktā, vai savā pakalpojumā, vai savā hobijā attīstās, kā viņš var caur to, attīstoties tajā virzienā, nokļūt līdz garīgai un materiālai vispār attīstībai. Ja, liekas, ka citam nekam nepievēršot tikai caur to aspektu, nonākt līdz augstam attīstības līmenim. Kā tas izpaužās, līdās jums par visu pastāstīšu par savu ceļu un vispār to ceļu dabisko, ja, tādu nepiespiestu. Un kad šis dabiskais ceļš, viņš attiecās arī uz visādiem citiem aspektiem, jebkurā virzienā, novirzienā. Un tad, kad tu šādi attīsties, pieņemsim, caur picu cepšanu, kad tu iegūsti tur šo pilnību pašās beigās, ka tu esi šo picu uzcepis un viņi ir tik izcila kā pašos labākajos pasaules picerijās, jā, itāļu. Tev ir viņa principā autentiski, identiska tieši tāda pati, kad tu to esi sasniedzis, ejot to ceļu, tu iegūsi šīs iemaņas, īpašības, pasaules uztveri un izpratni un apziņu, kura jebkurā citā jomā arī palīdz uzreiz ieraudzīt, saskatīt arī to pašu, tā kā atšķirt pa tam robežām, kas ir kas. Tu sāc atšķirt robežas pasaules dažādas, kur ir augsts līmenis, zemes līmenis, vidējs līmenis, kā tas viss iedalās un kāpēc, teiksim, cilvēki masa izvēlās lēto pieejamo līmeni, ne jau dēļ naudas, bet tieši dēļ tā, ka viņos nav šī izpratne par pilnību, par šo ceļu uz pilnību un šo smalkumu un detaļu, par detaļņām. Viņi to visu nesaprot, nejūt, un līdz ar to, teiksim, viņi izvēlās savu šādus produktus vai pakalpojumus. Tā kā tu, teiksim, caur picu esi to apzinājies, tu saproti, ka visur citur arī tieši tas pats. Un tad to gribās arī, tu zini, ko tas nozīmē augstas kvalitātes un garšas pica, jā, no kā viņa tiek veidota, kas tur tiek izmantots un lai viņi vispār iegūtu, kas tev ir jāizmanto. Un kā tev pie tā ir ar to jāpieslēdzās pie tām visām detaļiņām. Tas nozīmē, ka visi citi produkti, kas būs šajā pašā kategorijā, viņiem arī būs tieši šāda pati uzmanība pievirzīta un tur par visu būs padomāts. Lūk tā, un tu to visu sāc redzēt un just. Un tas ir viens no attīstības virzieniem ceļiem, ar kuru tu vari sevi attīstīt. Lūk, skatieties par picu, ja, kā man tur, teiksim, bija. Kaut kad picas man patika, ja. Vienmēr ir patikušas, un tad tu, teiksim, vienkārši, kad gribi picu mājās, ja, tu vienkārši nopērc veikalā jau saldēto. Veikalās pārdodās saldētās picas. Tu sākumā pēc kaut kāda starpība, lētāko nopērc tur tādas picas, ja. Pēc tam tu saproti to, ka ir kaut kādas citas picas pagaršo citas saldētās picas. Tad tu saproti, ka itāļu saldētajām picām ir cita garša nekā tām kaut kādām tur vietēja ražojuma picām. Tu vēl neatšķir, kāpēc, nezini, vienkārši zini, ka tur savādāk viņi garšo. Tālāk tev iet etaps tāds, ka tev kaut kad sagribās pašam uztaisīt picas mīklu.
tas viss ir izvilkts laikā ilgā, tāpēc, ka tev nav mērķis pizzas gatavot. Vienkārši tas tā kā velkās tev līdzi kā hobijs. Šad tad tev, sākumā pat tas nav hobijs, tev vienkārši patīk pizzas. Šad tad tu tur ēd to pizzu, ja? Un šad tad, teiksim, tad tev parādās vēlme viņu pašam mīklu uztaisīt un paši no savas mīklas jau uztaisīt šo pizzu. Un tad tu atrod kaut kur recepti, kaut kādu parasto virspusējo recepti, kā to mīklu uztaisīt, viņu uztais, jā, plus mīnus tur sajauc, samaisi tur un cep šo pizzu uzreiz, jā. Un tad kaut kas tev tur sanāk. Bet, kad tu apmeklē kaut kādas pizzerijās tu jūti, ka tur ir savādāk garšo šī pizza un pizzas mīkla. Cita garšiņa viņam ir. Un tad, kad tu esi ārzemēs, jā, bijis īstajā itāļu restorānā un tur paēdis pizzu, tu saproti, vai tajā pašā Itālijā, pizzerijā kādā, jā, tad tu saproti, ka tur vēl ir cita garša tai pizzai nekā mums tajās visās pizzerijās, kas mums šeit ir. Un tev atmiņā tas ir, ka tur ir kaut kāda savādāk mīkla, savādāk garša. Tad, kad tu vēl par to tik ļoti neinteresējies, tu tam nepievērs uzmanību. Kad tu sāc par to interesēties, tu sāc arī tam pievērst savu uzmanību. Lūk, un tad tu cep to pizzu šad tad, jā, jau pats. Un tad tu saproti to, ka ar kečupu laikam nevajadzētu taisīt, ka vajag pamēģināt, kā viņam tur tā viņu tomāti, konservētie tomāti, no viņiem uztaisīt šo mērci, jā, ar kuru tad likt. Un tad tu sāc šādu mērci taisīt, ar to gatavot, saprot to, ka ir cita garša, un šī ir tā jau itāļu garša, jau, tāpēc viņi šo kečupu neizmanto, ka lūk, viņi tādu izmanto. Tad tu sāc šādi cept. Tad tu esi nobriedz līdz tam līmenim, ka tu saproti to, ka ir taču pizzas akmeņi. Un tad tu iegādājies šo pizzas akmeni. Un sāc mēģināt cept uz pizzas akmens, jo it kā tu vēl par to, tas viss tā dabiski pats no sevis, jā, tu tur neiedziļinies, bet vienkārši tev gribās šo pizzas akmeni, jo gribās iekšēji sanākt visu laiku, ir tāda vēlme uzlabot pizzas kvalitāti, kuras tu tā iegūs, un ir kaut kāda sajūta, ka vajag pizzas akmeni, jo ne jau vēl viņi ir tie pizzas akmeņi radīti, un tad tu uz pizzas akmeņi cept, to visas pizzas tur piedeg sākumā, tu vispār nesaproti, kā var dabūt, kā viņi tur tajos video rāda, tur pizzerijās, ka viņi tā, paņem pizzu, šuķi ieslidina, tev nekas tāds nesanāk, tev viss pielīp pie galda, tur salīp kaut kāds galīgs sviests. Un uz pizzas akmeņa tu vienu pizzu pamēģini, neuzliekās, tur viss salīpās, nokrītās, saproti, nē, kaut kāds murks. Vispār murks, kaut kāds, tev ir tas nepatīkamais, tas tur pizza sabojāta, tad tu saproti, cepšu uz tā pergamenta, uz papīra cepamā, jā, un tad tu vienkārši uz papīra saliec, papīru ielādē uz tā pizzas akmens, un tad tādā veidā tu cep tās pizzas. Tad tu sāc pamanīt, ka tas papīrs dod kaut kādu tādu smaku garšu tai pizzai. Nu, kaut kas nav. Kaut kas nav. Bet saprotu, ka uz akmeņus savādāk nemāk viņus cept. Paiet kaut kāds laiks. Tev it kā liekas, ka tev sava pizza. Jau viņa ir gardāka. Tu nopērci saldēto pizzu, pagaršo pašu labāko, kuru tu atceries, ka tā bija laba pizza. Ar sevis paša cepto pizzu tādu. Un tu saproti, ka tā saldētā pizza ir galīgs mēsls. Viņa vairs negaršo labi. Tava ciltā pizza tikko gatava, viņa daudzreiz labāka. Okay. Tālāk, kaut paiet laiks, tu esi samierinājies ar tādām pizzām, ka tev iekšēji ir interese, ja tāda rodas dzims, ka tev vajag gribās šo pizzu labāk, jo itāļu restorānos un kafejnīcās taču vēl savādāk garšo. Kāds ir tas noslēpums? Un tad kaut kad atnāk tas moments, kad tu sāc skatīties, meklēt receptes kaut kādu sākumā, tā mīklē. Sākumā tu atrod kaut kādus tur ārzemnieku receptes, amerikāņi kaut kādi, kur tur kaut ko tur dalās, mēģina pēc viņu receptēm taisīt. It kā drusku labāk kaut kas ir, bet tāpat nav līdz galam. Un tad atnāk tāds brīdis, kad tev pēkšņi tu saproti, ka tā kā pizza ir itāļu, arī receptes jāskatās ir pie itāļiem un jāmeklē pie viņiem, pie labākajiem, pie labākā. Šāds ceļš tev rāda to, es jums tagad aprakstu šo dabisko ceļu, jā, pizzas cepšanā, kā reāli attīstība cilvēkam var notikt, lai viņš pēc tam savādāk spētu uztvert informāciju. Tu sāc pie itāļiem, meklēt itāļus YouTube'ā, skatīties itāļu šefpavārus, kas dalās ar saviem noslēpumiem, kā viņi tur pareizi mīca mīklu, kā ir baga tur pirms mīkla, ja, kur raudzētā tur diennakti, 2 diennaktis leduskapī, pēc tam kā viņu pēc tam
mīca tālāk ar viņu jau pamatmīklu, no kuras cept, jā, tie hidrācijas līmeņi dažādi 60%, 70%, 80% hidrācija, jā, kas tas ir, kā tas ietekmē visi glutēna līmeņi, glutēna apvalki, kā tur viss tas glutēna struktūra, kā viņi tur veidojas, kā tas viss ir atkarīgs no tā, kā, cik tu viņu ilgi pēc fermentācijā ļauj viņai atpūsties, cik tu viņu ilgi mīci, līdz kādiem līmeņam mīci, cik ilgi pieliec ūdeni, viss vesels bars ar šitādiem, tu sāc iedziļināties tajā, tu sāc saprast, ka tur ir vesela zinātnē, un paiet kāds laiks, kamēr tu pats mēģini eksperimentēt, līdz tu saproti, ka tām visām detaļiņām, kurām viņi stāsta, ka tas ir ļoti viss svarīgi, ka viņas jāievēro, caur izpratni, kas tas ir, izprotot to visu, cik tas ir svarīgi, tu saproti to, ka ekstra olīveļai, virģina ekstra olīveļai, ir svarīga detaļiņa, pieņemsim, mīklu kvalitātei svarīga detaļiņa, jo pamēģina kaut kādus parastos mīklus, to nesanāk vairs tāda pica, kāda, teiksim, no augstākās labuma kvalitātes miltiem. Tad to rodas vēlmē salīdzināt augstākā labuma mūsu pašu dobeles, teiksim, ražotos ar itāļu 0,0 speciāliem miltiem, kurus viņi izmanto picai. Tad tev rodas vēlme maisītāju dabūt. Es vēl neesmu, man tagad ir uzradies maisītājs, izrādās vienmēr ir bijis, netika izmantots, kaut kur bija stūrī. Es ar viņu tagad taisīšu šo picu smīklu, maisīšu jau kā pēc tiem visiem pareiziem parametriem, lai tā pareizā struktūra ir. Lūk, un tu visu reāli iedziļinies. Un tad tā krāsteņa, ko es jums rādīju, tad to vienkārši ir iekšējais tāds impuls, ka viss vajadzīgi īstā krāsnes, jo gribu īsto garšu, bez viņas nav iespējams, vajag. Un tad es to nopirku, un uz viņas jau tur ir atkal citi nianses, jo viņi jāsaprot, cik liels ir ka lielumi atšķirās picām. Ja tu lielu uzliksi, tad tur tie elementi garoziņi neapdedzinās pareizi. Tātad mazākas piciņas jātais pareizi, jāuzkarsē, jāpagaida pareizie režīmi, jāliek, lai būtu īsti, lai nepārdegtu, nesadegtu. Visādi šitāds nianses, cik ilgi jātur, tur jāpagriež, jāapgriež, viņi ir. Iespējams, kaut kad nobriedīšu vispār līdz kaut kādai tur jau pamatīgai malkas krāsnī, kaut ko tādu, varbūt uzmeistarošu kādreiz viņu sev. Visdrīzāk arī uzmeistarošu, tā kā tas man patiks, hobijs vasarā, teiksim, cept tādas picas īstas, malkā ceptas krāsnī. Lūk, un visas tās detaļiņas tu tur iepazīsti, un ejot šo ceļu, tu saproti, ka, lai dabūtu izcilu picu, cik tur daudz jāzina ir sīkumiem, cik daudz tev ir picas pirms tam jāizcep, kuras tev nesanāk. Un dabiski, kā tas ceļš viss tev izveido līdz tam, ka tu sāc mācīties jau no labākajiem, no itāļiem, no tiem, kas ir autentiski, un tad tu saproti, ka visur citur ir tieši tas pats. Un tu saproti, cik tev, kā tas vispār, kā tu vari augt, kas rada labu produktu, ka viņam ir svarīgi detaļas, viņam ir svarīgi augstākā labuma sastāvdaļas, un tikai tad tu vari iegūt šo augstākā labuma produktu. Un ka, ja kaut kas atkal tur nebūs pareizi, tad tas produkts tev vairs nesanāks tāds, kāds viņš varētu sanākt. Un tas pats ir ar visiem pakalpojumiem, produktiem un vispār visur. Un šo ceļu, kuru tu izej cauri, caur šādu hobiju kā picas, tu saproti, ka visur citur tieši tas pats, tieši identiski, un tad tu vari savādāk skatīties uz produktiem, uz pakalpojumiem, tu redzi cilvēkus, kurš ko kā izvēlās, un tu, teiksim, zinot to, kas ir šī pica ideālā, kas viņa sastāvā ir, un kādu viņi to dod baudu un gandarījumu, ka tu esi beidzot iemācies viņu darīt, un viņa tā kā atpakaļ atgriežās, tas tā kā enerģija tāda, tu viņā ieguldi. Tas tā kā līmenis, es nezinu, kas tā ir pasaule, uz kurai tu esi pakāpies picas pasaulē, un tu no turienes šo picu rādu, viņi tev paceļ uz turieni. Tad visur citur ir tas pats, ja tu izvēlies, teiksim, produktus, jebkurā citā jomā, pieņemsim, uz picām salīdzinām, teiksim, produktus, kas ir kā saldētā pica tajā kvalitātē, tad tu priekš sevis tādu līmeni dabūsi, ja viņš to dos tādu baudu, prieku, vai vienkārši tikai piebāstu kuņģi, pilnu, un nekā cita tur nebūs. Vai arī tajā pašā kategorijā tu nopirksi savu produktu, kurš ir augstāks, tas izcilības jau, tas paraugs, un tad viņš to baros un dos pilnīgi citas emocijas un sajūtas. Lūk. Bet to tu vari izprast, saprot, un ka tas šādi viss strādā, tad, kad tu esi izgājis šādu ceļu. Un es jums tagad parādīju tikai vienu no, kur cilvēks var šādu ceļu iziet. Uz picām. Picās, iemācoties super picas cept.
Jūs varat iemācīties super zupas, kaut kādu konkrētu zupu gatavot vislabāk kā jebkurā Michelin restorānā. Iedomājieties, un jūs arī ejot šo ceļu tādu, jūs iemācīsieties šos principus, par kuriem es stāstīju, viņus apzināsieties, un viņi jūsos tā kā ieies, un pēc tam jūs viņus pielietosiet arī visur citur. Viņi jūs tādā veidā attīstīs. Jūs savādāk informāciju vērtēsiet, analizēsiet cilvēkus, redzēsiet, jutīsiet savādāk. Un visā šajā ezotēriskajā, šajā attīstības virzienā ir tieši tas pats. Tagad internetā, ja es esmu stāstījis jau ļoti daudz cilvēki, ļoti daudz, ne tikai šajā, vispār visās jomās, internetā, sociālais tīklos tīpaši, teiksim, uz tomātu piemēriem, tomāts, jā, parasti tie tomāti, kuri ir visgaršīgākie, viņi ir tad, kad ir tomātu laiks, jā, vasarā. Un viņi ir tādi dažādas formas, lieli, mazi, kroplīgi, dažādi, jā, bet viņi superīgi smaržo, viņi ir super gardi, super sulīgi, tur vienkārši tu baudu gūsti no tā tomāta, kad tu viņu ēd. Jā, viņš ir dabiski audzis, dabiskos apstākļos, saulīte, viss kārtībā, jā, tur cikli, visi ūdens, laistīšanas, viss, un lūk, viņš dabiski izveidots tomāts. Ziemas apstākļos, kad mēs ejam kaut kur veiklā pirkt, jā, tos visus mākslīgos tomātus, speciāli audzētos, jā, kuriem nav ne garšas, ne smaržas, ne kaut kādas vērtības, nekā no viņi izskatās visi vienādi kloni, bet iekšā viņš principā var teikt ir tukšs, viņš tev neko nedod, kā tomāts. Un tur no viņa neko negūst sev, kā no tomāta. Un lūk, šāds princips tagad principā visur lielākajā daļa cilvēku sociālais tīklos, kas translē kādu informāciju, viņi ir šādi tomāti. Viņi ir visi vienādi, jā, var redzēt to, ka viņi ir vienādi. Viņos nav daba atvedusi pie tā, par ko viņi tur translē, jeb vada, jeb stāsta, bet viņus tur atvedis prāts, mākslīgais intelekts, prāts, kāds, kurš pārvalda prātu, viņš izdarīja tā, ka viņi tur ir prāts strādā pēc tiem principiem, ka viņi redz citus un atkārto viņu vārdus vai atkārto viņu darbības, virspusējos redz, kas tur ir, jā, krīt kārdinājumā, un viņi jau nosaka, un viņā tā kā atdarina, tā kā kopijas. Un jūs skatāties, un jūs nesaprot, visi runā vienu un to pašu. Jā, lūk, un izskatās līdzīgi tur. Un jūs sajūtat arī iekšā šo no viņiem tā kā tukšumu, kad jūs nesaprotat, kā tur ir, kas ir tas īstais tomāts, kāda viņam jāgaršo, jo jūs tikai šādu, teiksim, saturu uztverat. Cita nemaz nav, jā, tie īstie tomāti nav pieejami, ir tikai lūk šādi viltus, mākslīgie tomāti, negaršīgie. Un tas priekš jums liekas, jā, ka tas ir tas, kas arī ir tomāts, kad jūs nekad mūžā neesat pazinuši to īsto tomātu. Un pieņemsim tādā ezotērikā, jā, teiksim, es kā vēl klubos cilvēkiem esmu teicis, ja jūs gribat kaut ko tādu garīgo iepazīt, tad jums jāmeklē 200-300 gadu senas informācija, jā, tur, nezinu, jālasa filozofija, arī visa tā senā grieķu un jāgrims kaut kādos alķīmiķos 200-gadīgos tekstos, kas viņam tur bija grāmatās vecās, un to pašu kastanedu, ko te palasīt, jau būs labāk. Vai tās pašas vēdes, jā, indiešu bībeli to pašu, jā. Tas daudzreiz vairāk dos nekā skatīties tos virspusējos cilvēkus, jā, kas ir internetā mūsdienās. Kāds uzreiz ļaus, tu jau arī esi internetā, tu arī translē šo informācijas saturu, jā. Bet man pēdējā laikā ir jau kādu 4,5 gadu vismaz tāda arvien mazāk vēlme veidot šos video. Bija cikls, kad es vispār neveidoju. Krievu kanālā, teiksim, neveidoju, ko gandrīz 5 gadu. Jā, un tas ir dēļ tā, ka tu jūti, ka tur ir šāda vide, un tu tur varādies, jā, un tu esi tas īstais tomāts, citi jau nesapratīs, ka tu esi īstais tomāts. Viņi skaties uz tevi, uzreiz tev salīdzinās, ka tu esi tāds pats. Un labāk tad vispār it kā nerādīties. Līdz ar to īstie cilvēki, viņi principā nav. Viņi nav. Kāds uzreiz teiks, tad jau tu arī neesi īsts. Nu, jūs varat izlemt, es īsts vai neesi īsts. Saprotiet, kamēr, teiksim, neīsts cilvēks, viņš nestāstīs to, ka viņš nav īsts, līdz tam brīdim, kamēr visi neīstie cilvēki sāks stāstīt, jo tas būs izdevīgi. Tādā veidā, teiksim, jo kāds īstais pasaka par viņiem, kas viņi ir, un viņš pasaka, kā tas viss ir, jā. Tātad viņš jau ir īsts, tāpēc, ka viņš to var pastāstīt. Viņš neizliekās. Un tad, kad tas tā kā tāds sistēma, tas čūska, viņa to uztvers, un viņiem arī liks tāpat darīt, lai viņi izliktos cilvēkiem, ka viņi arī ir īsti, gan tas jau būs apmāns. Tas jau būs apmāns.
Un sanāk, ka cilvēkam vienkārši pašam jāizprot, kas ir īsti tomāts, to garšu, kā tas vispār ir. Un tad viņš spēs atšķirt, kas ir kas. Un es jums tikko šajā video izstāstīju, ka lūk, caur tādu kaut kādu savu hobiju vai caur savu pakalpojumu, savu produktu jūs varat šo ceļu iet cauri un saprast beigās šos principus. Ja jums tajā virzienā ir tā, ka jūs varat attīstīties līdz tiem ideāliem apstākļiem, līdz tai kvalitātei, līdz tam visam. Tad attīstoties, jūs sapratīsiet, par ko runa iet, un jūs sapratīsiet, ka visur citur ir tieši tas pats, un jūs sapratīsiet, pēc kā var cilvēks vērtēt. Lūk tā. Jo jūs būsiet to apzinājušies. Ja? Un jūs arī zināsiet, ka vislabākās itāļu restorāniņi un kafejnīciņas ir nevis, kas ir publiskajās vietās, bet ir, kuras ir kaut kur maziņas, kaut kādi ūķīši, par kuriem neviens nezina, bet tur ir 3. paudzē jau cep šīs picas un recepte un nekas nemainās, un tur ir super ideāli viss. Lūk, šeit ir ar tas pats visur. Lūk tā, ar jums bija Salants un attīstaties, sargājiet sevi, lai jums viss ir labi un tiekamies nākamās video. Tā.